Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā iespējams apgūt pieprasītas un nozīmīgas medicīnas aprūpes profesijas. Skatāmies! Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir koledža, kura jau vairāk kā 100 gadus nodarbojas ar augstu kvalificētu medicīnas profesionāļu sagatavošanu. Koledža īsteno īsā cikla augstākās izglītības studiju programmas, kā arī vidējās profesionālās un arodizglītības programmas. Šādās studiju jomās, kā ārstniecība, mēs sagatavojam ārsta palīgus un neatliekamās medicīnas ārsta palīgus, mēs sagatavojam ārstniecības masierus, sagatavojam farmaceitu asistentus, mēs sagatavojam māsu palīgus un studiju programmas zobārstniecība, zobārsta asistentus. Šajā gadā mēs esam uzsākuši īstenot jaunu studiju programmu Mākslīgā asinsrite, kurā studējošie iegūst kvalifikāciju perfuzionists, kas ir ļoti nepieciešami speciālisti klīnikās, tieši sirds operāciju, nodrošina sirds operāciju atbalstu. Īsā laikā iegūstot šo profesionālo augstāko izglītību, cilvēks nokļūst darba tirgu un spēj strādāt, spēj pats pelnīt. Kopumā, runājot par mācību procesu koledžā, to veido gan teorētiskās mācības, bet lielākā daļa tomēr ir praktiskās mācības, kuras koledžā tiek īstenotas ļoti modernā simulāciju vidē, kur ļoti pietuvināta īstajiem darba vides apstākļiem. Un medicīna ir tā joma, kur kļūdīties nedrīkst. Tādējādi, lai nāktu nākošajā posmā, lai cilvēks dotos praksē un pēc tam jau praktiskajā dzīvē, ir jāuztrenē šīs prasmes, jāatstrādā tās, jāapgūst, es gribētu teikt, līdz perfektumam, jo tas samazina šo kļūdu risku un tas viss ir mūsu pacientu drošībai un labklājībai. Lai gan es mācos tikai pirmajā kursā, es ticu, ka labākais vēl tikai sekos priekšā, bet jau tagad es varu pateikt, ka studijas ir interesantas. Es nebaidos teikt, ka mums ir paši labākie pasniedzēji. Nodarbības mums ir ļoti interesantas, strukturētas un profesionālas. Un nenožēloju, ka atnācu te un esmu ļoti priecīga, ka mani uzņēma šajā koledžā. Piepildi savu aicinājumu. Nāc studēt Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.